gribu ar jums parunāt par nodomu. Es esmu jau minējis, ka nodoms kā instruments darbojas izcili pats pa sevi. Tātad bieži mēs sakām, kāds ir tavs nodoms, un liekas, ka tas ir kaut kāds sīkums. Tas ir kaut kas vairāk nekā vārds. Tā ir vesela tehnika vai vesela pasaule, kuru izmantot ikdienā. Tāpēc dažas domas, kā pareizi nodomu uzstādīt. Nodoms ir domforma, kuru mēs palaižam. Varētu teikt, ka tas ir kaut kāds trauciņš tukšs, kuru mēs piepildām ar kaut kādu saturu, ar kaut kādu domu. Un šī domforma aiziet pildīties ar enerģiju. Aiziet laukā, aiziet sapildās ar visumu enerģiju, ar kaut kādu atbalstošu enerģiju no malām. Un pēc tam, kad šis trauciņš ir sapildījies ar enerģijām, kad viņš ir uzlādējies, tad šim nodomam ir tendence sākt realizēties, sākt materializēties. Un tad, kad tas ir sapildījies ar enerģiju, tas arī var integrēties jūsu sistēmā un jūsu dzīvē pienāk tas, ko jūs faktiski uzprogrammējāt vai uzradījāt. Nodoms nav vēlēšanās vai sapnis, bet tas ir projekts. Tas ir gluži tāpat kā apģērbu dizainers uzzīmē kleitu, un viņš nešaubās, ka šī kleita tiks pašūdināta. Kaut kā tas līdzīgi strādā. Bet šeit ir daži tādi svarīgi priekšnoteikumi. Vispirms jau nodomu mēs formulējam tagadnes formā. Piemēram, ja es gribu atgūt savu slaidumu, tad es nesaku, es notievēju pa 5 kilogramiem. Es saku, es jūtos viegla, brīva, slaida un, elastīga. Vai, ja mēs gribam satikt vīrieti, mēs nesakām, gribu apprecēties, jo apprecēties var arī ar kaut kādu, tipiņu, nepārāk foršu. Par laulību tas skanētu šādi. Es esmu laimīgās attiecībās ar vīrieti, es jūtos mīlēta, es mīlu. Vīrietis par mani rūpēs gan finansiāli, gan emocionāli. Mums ir kopīgas vērtības, mums ir kopīgas intereses, un mēs brīnišķīgi pavadām laiku kopā. Tas tāds varbūt pagarinātais variants, bet nodomam ir tāda, ka mēs tajā ietveram sajūtas un vēlamos stāvokli, nevis procesu. Mēs nodomā nesakām, es gribu aizbraukt uz Meksiku. Mēs sakām, es esmu Meksikas pludmalē, mans ķermenis ir atslābināts, manas garšas kārpiņas ir piesātinātas, un tā tālāk. Mēs runājam nodomā par sajūtām, un tieši tāpat mēs varam ar nodomu iet sapnī, un tieši tāpat mēs varam ar nodomu iet pie saviem senčiem, un tā tālāk, un tā joprojām. Piemēram, ja jūs gribat strādāt ar veselību, un jūs gribat pasmelties resursus no senčiem, tad jūs sakāt tā, es atveros sievišķajai veselībai, kas ir piesātināta ar brīvību, ar neatkarību, ar viedumu, ar spēju atjaunoties, pašregulēties, un tad jūs šo nodomu novirzāt uz saviem senčiem, uz savu dzimtu, jo dzimtā noteikti bija daudz viedu sieviešu, gan kas nodarbojās ar zālītēm, gan kas bija veselīgas no dabas, gan tādas, kas prata pašregulēties dažādos veidos. Lūk, tas nozīmē, ka nodoms ir kaut kas tāds, ko jūs palaižat kā projektu, un ļoti svarīgi, ka nodomā jūs runājat par sevi, jūs nesakāt, es gribu sajusties laimīgi ar Juri. Jā, var gadīties, ka Juris mainīsies un ar viņu izdosies izveidot laimīgas attiecības, bet tikpat labi tomēr visums atsūtīs citu vīrieti, kas šai lomai der vairāk. Tātad mēs neiepinam citus cilvēkus, jo mēs nepārkāpjam citu cilvēku
brīvo gribu. Vēl ir ļoti svarīgi ne tikai nodomā ielikt savu sajūtu vai vēlamo stāvokli, protams, tagadnes formā un bez nolieguma formām un bez negācijām. Mēs nerunājam tādos vārdos kā rēsns, pretīgs, neciešams. Mēs viņus vienkārši šādus vārdus neietveram savos nodomos, bet es iesāku teikt par to, ka nodomā ir svarīgi arī noenkurot sajūtas ķermenī. Piemēram, ja es attiecīgi nodomu palaižu par to, ka es attiecībās esmu mīlēta un mani mīl, tad es šīs sajūtas arī noenkuroju dzemdē. Mana dzemde šo stāvokli raksturo kā karstumu, kā pilnību manā klēpī, manā sirdī, teiksim, ir miers un harmonija, un manā galvā, piemēram, ir skaidrība. Tad es arī šīs sajūtas ietveru savā ķermenī. Un pēc tam mēs ar šo nodomu strādājam vai nu to skaļi afirmāciju veidā atkārtojot, vai nu rakstot, vai nu ierunājot diktafonā un klausoties. Var sakot, mēs tam piešķiram papildus spēku, novirzot uz turien savu fokusu, kas arī pastiprina enerģijas. Lūk, tā strādā nodomi. Un šeit var arī uzreiz apskatīties pretēju variantu, kāpēc pār mums bieži vien valda dažādas sabiedrības programmas, dažādas senču nodotās lietas, kaut kādas skolas programmas un kaut kādi tur sabiedrības uzstādījumi, kā mums jādzīvo, kā mums jāuzvedās, kā mums jāizskatās. Tāpēc, ka tas ir viņu nodoms, ko viņi ir sūtījuši attiecībā pret mums. Tā rodas upuris, kura dzīvi pārvalda cits. Tu esi nevis radītājs, bet tu esi izpildītājs vai tu esi upuris viņa domai. Tātad, piemēram, kaut kāda kolektīvā programma, ka visām sievietēm jābūt bērniem. Un ja tu kā radītāja neesi iedavusi savu nodomu par šo tēmu, bet tavs nodoms var būt pilnīgi citādāks. Tavs nodoms var būt, ka tu savu mātišķo enerģiju, piemēram, novirzi uz dzīvniekiem vai uz adaptētajiem bērniem vai uz radošām lietām. Tas būtu tavs nodoms. Un tu tajā krātu enerģiju un pēc tam atgrieztu to sev. Bet šīs te kolektīvās lietas vai šīs te uzspiestās lietas, sociāli uzspiestās lietas, strādā tā, ka viņi ir radījuši domformu, viņi ir izmantojuši tevis pašas enerģijas, lai to trauciņu sapildītu un uzlādētu, jo tu savu enerģiju neizmantoji, tu taču nekādu citu nodomu nebija virzījis šajā sakarā. Un, kad viņi to savu domformu ir sapildījuši, uzlādējuši un projektu padarījuši aktīvu, viņi to iesēja tavā sistēmā, un tu, diemžēl, kalpo šim un dzīvo saskaņā ar svešiem nodomiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi no sevis svešus nodomus izravēt attiecībā uz pilnīgi visām jomām, kā būtu jādzīvo, kā būtu jāuzvedās, kur būtu jābrauc, ar ko būtu jādraudzēs, cik daudz būtu jābūt naudai, kā izskatās tava laulība un tā tālāk. Lūk. Ko mēs varam darīt ar nodomu mūsu kursa ietvarot? Jūs varat katras sithas nedēļā iet ar nodomu. Es atveros 19. sithas enerģijai. Es ļauju 19. sithas enerģijai parādīties manā dzīvē maigi un iejūtīgi, saņemot tās